Labrīt, kaut ko vajadzētu atrast brokastīm. Vakardienas griķīši. Cīsīs jāuzvāra, jāuztās karstmaizes. Konservu maizes vēl mums ir. Zīvu konservi. Sviests. Siers. Labu apetīti! Tā to brokastis. Karsta maizes gribu. Mums ekscelentās maizītes. Nu ko, dīcīts ir gatavs, jā, cik es saprotu jau lielajiem iznācienam. Kimcīts arī. Skaisti. Mazie buciņi gatavi? Jā, mēs esam gatavi. Nesasīstam, ejam visu uz mašīnām, jā? Kreiso, kreiso. 1, 2, 3. Kreiso, tā ir labā. 1, 2, 3. Šāls un cepurs un cimti mašīnā, jā. Viss, kas tur tajā kabūzītī bija. Tā, izskatās šitā. Nu, ļoti skaisti, ļoti skaisti. Viss ir sakrauts. Tā lēnām varam doties uz kalnu. Mēs tur brauksim. Tā būs mūsu trasīte šodien. Tu brauks līdz pašai augšai? Nē, man galvenais bērniņš palaist līdz zilai trasei, tālāk jau kā sanāks. Jā, pirmā diena parasti ir diezgan tāda nekāda, kamēr tiek uz kalnu, kamēr iznomās visiem slēpes, kamēr viss saģērbsies, sapratīs, kas jāvelk. Un pēc tam otrā dienā tad jau viss aiziet raitāk. Te iet smagi. Kamēr katram uzvelk zābus, tētīt, ka šodien uz kalnu vispār paigi necīnīt. Nepagaidām. Nu, jūs gatavi? Nu, nosacīt. Var sakot, mēs esam nocīnījušies pusdienu, lai dabūtu karti. Tagad mums beidzot ir kartes, beidzot mēs braucam lejā. Otrais nobrauciens mums būs tagad. Bišķiņš vaks līt, bet varbūt tāpēc, ka mēs nav iesmērējuši kārtīgi slēpes. Te ir kaut kāds mācīt. Jā, slēpošanas skola. Tā mūsu pirmais nopietnais nobrauciens. Ārta aiznecās pa priekšu kā parasti lielā ātrumā. Tā, mēs slēpējam lejā. Es mēģināšu nofilmēt, nenovandīties.
mēs braucam. Vēl kāds 5 reizītes jānobrauc un tad ir vakars. Tējas pauze. Nedārta? Jā. Nu, patīk tev? Cukuru pauze var teikt. Cukur tējas pauze. Cukurs pa priekšu un tad tēja. Šitādā vietiņā mēs te esam apstājušies. Tūlīt brauksim augšā ar Dārtas. Un brauksim tur no augšas lejā. Dārta satrakojusies, viņai vajag kalnus. Tie pārējie ir pārāk garlaicīgi. Tie pārējie ir pārāk garlaicīgi. Jā, labi. Nu ko, Dārta, cik tev gadi? 7 gadi. Brauksim no 1768 metri un brauksim ļoti tāls, garš nobrauciens. Vairāk kā kilometrs. Tiek uz kājas, bišķi atpūšamies. Paskatāmies riņķī, kā te izskatās. Citi brauc telējā, tur izreiz melnā trasa. Jā, nu braucam, jā. Urā! Vairs tik traki nebūs. Tas bija kaut kāds trakais stāvums. Nu tā notiek iestiprināšanās. Ne, ko tam mēs tur labi ēdam? Uzēdam friškas. Neko labu. Tie vitamīni, Dārts. 3 kartupeļu ar kečupu. Kurš to teica? Es. Mēs esam šādā skaistā vietā. Nu, smuk vieta. Vecais pacēlājs. Tagad vecs restorāns. Nu, labrīt! Ir 3. diena uz kalna. Šitādā sastāvā mēs braucam augšā. Ārā līst lietus. Laiks ir vienkārši burvīgs, lai neteikt vairāk. Ko Daiga saka pa laika apstākļiem? Slapji. Ļoti patīk lietas. Tā kā tā. Tā mēs laižam augšā, būs pirmais nobrauciens. Un tā jau skatīsies, nav jau teiks, ka mums jābrauc līdz 4 vakarā. Var jau būt, ka mēs šodien bišķi īsāk to dienu uztais, jo caur slapjiem jau var braukāt, negribās. Bet es domāju, mēs uzreiz laižam augšā. Tur ir vēsāks. Tur kaut kur augst, nezinu kur. Tā mēs braucam augšā. Nu, lūk, mēs ir uzbraukuši. Atkal vienā virsotnītē. Tur tālāk ir Lomņits Smaile.
Tur ir melnā trasa, par to mēs šodien nebrauksim. Mums jābrauc tur lejā. Jā, mēs nerādīsim Diānai, ka citi brauc lejā ar vagoniņiem. Jā, ka var tā vispār. Mēs teicām, ka nevar tā. Ņegai tagad pulkā. Jā. Mani 3 stiprākie bērniņi. Urā! Brauksim lejā no lielā kalna. Mēs braucam no 1700 metra augstumā. Tur, kur mākoņi. Iekšā mākoņos. Nu, mazais ķipīts. O, Robčik. Tagad trakais stāvums aiziet. Augšā spīd saulīt, lejā ir līst lietas. Brauc, brauc! Jocīgs sajūta, iebraucam miglā un pēc tam būs lietus. Dārta lēnāk. Dārta zigzagā brauc. Tajā vēl nav nekas. Un tā man mazie bērniņi kāžas lielā ātrumā pa skudru taku. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall. Tā visi ir piekusuši. Nu ne visi. Tiek savu kalnā dienā. Es domāju, ka Dārta vēl nav. Dārta nevarēs dabūt gan jau vispār nost. Mums pietiek. Gaidam pārējos. Jā, sauļojamies. Saulrietā. Tā, nu ko? Žāvējās slapjās pupaikas. Krāmējam lēnām koferus un jātaisās lēnām uz Latviju apakaļ. Nu, nē. Oi, dieniņās, un tagad notiek vakariņu gatavošana. Kārtējs vakars, kārtējs vīns, kārtējā maltā gaļas mērcīts. Tik traka hāperi, jau nebija. Nu labi, vakar nebija, bet ir apēja aizvakar. Kārtējā burkāna rīvēšana, ļoti švaks rīvīts, tāds maziņš. Tā bija vienīgais mīnus šitai viesnīcā ir tās maltā rīvīt. Vispārējais bija ļoti labi. Tā aprīkot virtuvi, ka prieks. Tā, virtuvē tāda patīkama ņāta sākusies. Krasnīca salātbārs. Aksel, to maltu mērcīt arī? Vistiņu dārgi. Tā, nu ko, nu mums ir vakariņas pēdējās šajās telpās. Un tad mēs dodamies uz Latviju. Neviens zina stīties. Tā, lūdzu, nākam, nekautrējamies, viss pa vienam, kurš pēdējais, tas nezinu, vai daboni. Mērcīt? Tev šitas ir vienādi mērcīt. Nu, mums ir tā kā tādā krievlaika ēdnīcā, apmēram, te viss. Jā, laikam labāk. Labu apetīti visiem! Tā, sēd lūdzu normāli, vai šitā nevarēs paēst? Tā, nu atvadamies no Slovākijas šorīt.
5 no rīta. Izbraucot no Slovākijas bija baigais putens, liels vējš, brīdinājumi visādi. Kad būs baigā vētra, baigais sniegs, koki lausti jau bija pa ceļam. Laimīgi izkūlāmies cauri kalniem, te tikai lietus līst. Tā kā mums ļoti paveicās, ka mēs laicīgi izbraucām no Slovākijas, kad tur samaitājās laiks, gan šodien būs gara diena. 5 reizes jāapstājās benzīntankā, katrā benzīntankā pa stundai, kamēr viss pačurā. Braucam mājās. Garais, nogurdinošais ceļš cauri visai Polijai uz Latviju. Šodien ceram aizbraukt līdz Kaunijai. Varbūt, ka tālāk, bet pagaidām liekas, ka līdz Kaunijai vēl neesam neko norezervējuši, nevienu viesnīcu. Laiks ir riebīgs, līst lietus. Līdz Kaunijai mēs tiksim, un arī tālāk mēs varētu tikt. Vai šokrītim būs spēks. Tālāk Kīma teica, ka pastūrēšot bišķiņu. Marģers! Two hearts running wild.